pavērdzinātais un lielākā daļa cilvēku rīcību, darbību modeļi ir tieši balstīti uz bailēm. Bailes, var teikt, ir sociuma pārvaldnieks, jeb karalis. Domājat, ka nē? Parocieties, uzdodiet jautājumu, kāpēc jūs darat vienu vai otru lietu. Un jūs aizraksieties, ka beigās sēdēs bailes. Bailes no fiziskas nāves, bailes, ko par mani padomās, bailes, kā es izskatīšos, bailes, ka es būšu tāds un šāds. Bailes. Vienmēr, kad tu taisi tādu dziļāku izpēti rīcībai cilvēku, dažādu jomu, arī pozitīvā. Mēs galu galā attopamies pie bailēm. Un kas tad dzīvo jūsu dzīvi? Jūs, kā dievišķs bezgalīgs potenciāls, tas, kas jūs īstenībā esat? Vai kaut kas, kā bailes, kuras liek jums konkrēti domāt, rīkoties, par kaut kam pakļauties, būt par kaut ko interesēti, viegla nauda, viegla izdevība, noraut, kļūt beidzot brīvam, bailes, ka momentu palaidīšu garām, bailes, ka dzīve pazudīs, bailes, ka es vēl neesmu pietiekami izbaudījis, pietiekami realizējies, bailes, rītdien diena neatnāks, tas viss ir bailes. Saprotiet, rīcība, darbība, domāšana, balstoties uz bailēm būs viena, balstoties uz sevi kā bezgalīgu dievišķu būtni, pilnīgi kaut kas cits. Bet jūs nevarat sākt sevi just un izpaust kā šī dievišķā bezgalīgā būtne, kamēr jūsos sēž baiļu implanti, tā teikt, ļoti daudz un dažādi, kuri ir arī saistīti ar fizisku. Un ja jūs pavērosiet, riņķī, pasaule un sociums ir arī tieši tāds pats baiļu radīts pasākums. Kurās jomās, kur lai jūs neietu, tur visur būs bailes. Uzņēmējdarbībā bailes, ka konkurenti mani pieveiks, ka klienti nebūs, ka mēs nebūsim pietiekami progresīvi, neiesim līdz ar laiku, zaudēsim visu. Darbiniekiem parastam bailes, ka mani atlaidīsies, nepietiekami labi pildīšu savus darba pienākumus. Attiecībās bailes, ka otrs mani nokrāps vai aizies prom. Vai bailes, ka man nebūs ar ko samaksāt rēķinus, pabarot ģimeni. Sevis kaut kādā realizācijā. Bailes, ka es kļūdīšos. Bailes vispār uzņemties kaut ko pašam realizēt, darīt. Bailes iet pret pūli. Jo parasti tas ir rīcības darbības, kuras ir nestandarta. Visur ir bailes. Un no kurienes tas viss nāk? No pašiem pirmsākumiem. No pirmā grēka, kad mēs gribējām uzzināt, kā viss ir patiesībā iekārtots. Un tad mums parādījās bailes no visu varenā tēva, dieva radītāja, ka viņš mūs sodīs par to. Viņš arī apraksta, kā viņš mūs soda. No mīlošiem bērniem un radībām mēs kļuvām par bailīgiem radībām, bailīgiem nosodītiem, izstumtiem, atstumtiem un nolemtiem. Tajā brīdī ieslēdzās pirmie šie pasākumi, kuri progresēja, un mēs tagad dzīvojam šādā. Kāda superburvja. Burvis, es domāju, cilvēks, kas ar saviem vārdiem rada pasauli, superburvja radītajā pasaulē. Kas ir materializējusies, realizējusies, pārņēmusi cilvēku prātus, un šīs dievišķās būtnes ielikusi milzīgās važās. Smagās važās. Un tur, šajās ilūzijās, neļaujot viņiem saprast, ieraudzīt, kas viņi patiesībā ir, un sākt sevi šādus realizēt, izpaust un piedzīvot. Un padomājiet, uzdodiet savu jautājumu, vai nav beidzot pienācis laiks atgriezties atpakaļ pie tā, kas jūs patiesībā esat? Vai tas nav tur, kur jāvelta visvairāk savu uzmanību? Tas nav, vai tas nav tas, par ko ir visvairāk jādomā? Uz ko ir visvairāk jātiecās?
Un es jūs nebaidīšu ar to, ka, ja jūs to nedarīsiet, tad būs lielā tiesa. Jo tiesa jau notiek. Cilvēks, kuram ir šis dievišķais potenciāls, šī spēja būt apvienotam ar visaptverošo, atrasties patstāvīgā miera, laimes, mīlestības stāvokli un caur viņu kaut ko radīt, tā kā bērns maz. Viņš sevi tur šajās bailēs. Tā ir elle, tā ir tiesa, kuru pats sev rada katrs. Ar jums bija Salons. Tiekamies manos nākamajos video, attīstaties, sargājiet sevi un lai jums viss ir labi. Atā.